Ailandē pamostas vulkāns. Kalns izvirst, izmetot miljoniem tonu pelnu debesīs. Islandē šobrīd notiek kaut kas neparasts. Pēdējo gadu laikā šo valsti ir skārušas spēcīgas zemestrīces un vulkāna izvirdumi vienu pēc otra. Pēc Islandes meteoroloģijas biroja un ģeologu teiktā, šī nav vienkārši parasta vulkāniskā aktivitāte. Tas ir daļa no ļoti gara ģeoloģiskā cikla, kas var turpināties vairākas paaudzes. Un pārsteidzoši ir tas, ka šeit nav runa tikai par dažiem gadiem. Iespējams, tas var ilgt pat 200 līdz 400 gadus. Tas nozīmē, ka bērni, kas šobrīd piedzimst Islandē, visticamāk piedzīvos to pašu vulkānu aktivitāti arī tad, kad būs pieauguši. Un arī viņu mazbērni un nākamās paaudzes iespējams saskarsies ar tādu pašu situāciju. Bet kāpēc tas vispār notiek? Kāpēc šķiet, ka lavu izvirdumi un zemes drebēšana šajā valstī nekad nebeidzas? Atbilde ir pašā Islandes apakšā. Bet pirms mēs sākam diskusiju, es vēlētos lūgt tev vienu laiku un lūdzu, abonē arī mūsu kanālu. Tas mums, satura veidotājiem, ir milzīgs atbalsts, tāpēc sāksim jau tagad. Šī nav tikai parasta sala Atlantijas okeāna vidū. Šī ir viena no retajām vietām pasaulē, kur tieši satiekas divas milzīgas zemes tektoniskās plātnes. Vienā pusē ir Ziemeļamerikas plātne, un otrā pusē ir Eirāzijas plātne. Tās katru gadu pamazām attālinās viena no otras. To kustība ir ļoti lēna. Tā ir gandrīz tikpat lēna kā mūsu nagu augšanas ātrums. Taču, lai arī tas ir tik lēni, tam ir milzīga ietekme zem zemes. Kad abas plātnes attālinās viena no otras, zemes garozā veidojas plaisa. Un no ļoti karstās mantijas daļas magma paceļas augšup, lai aizpildītu jauno tukšumu. Kad magma atdziest, tā pārvēršas jaunā iežā. Šādā veidā zemes garoza pakāpeniski palielinās. Tā izveidojās ļoti garais vidus Atlantijas grēda, garākā kalnu grēda uz visas planētas. Tā garums pārsniedz 16,000 kilometru. Vienīgā atšķirība ir tā, ka gandrīz visa šī daļa ir paslēpta zem jūras, taču, kad tā sasniedz Islandi, viss ir citādi. Jo šī grēda pēkšņi paceļas un iznāk virs okeāna virsmas. Un tieši šeit sākas šīs valsts neparastais stāsts. Bet kas tad īsti slēpjas zem Islandes? Patiesībā zem Islandes darbojas vēl viena daudz spēcīgāka spēks. Ne tikai tektonisko plākšņu atdalīšanās. Tektoniskās plāksnes ir iemesls, kāpēc Islanda ir tik aktīva. Ir vēl viens liels iemesls, un tas ir tas, ka visa valsts atrodas tieši uz mantijas karstpunkta. Kas tas īsti ir? Tā ir viepa zemes iekšienē, kur temperatūra ir augstāka nekā parastajiem mantijas iežiem. Un pateicoties šim lielajam karstumam, ieži vieglāk kūst un pārvēršas magmā, uzkrājas vairāk magmas. Ir lielāka iespēja, ka notiks zemestrīces. Un ir lielāka iespēja, ka notiks spēcīgi vulkāna izvirdumi. Tas ir kā divas dažādas mašīnas, kas vienlaikus spiež uz augšu vienā un tajā pašā vietā. Tāpēc nav pārsteigums, ka Īslande ir viena no visaktīvākajām vulkāniskajām zonām visā pasaulē. Pēc ģeologu domām, Midatlanta grēdas un mantijas karstpunkta apvienošanās vienā vietā ir ļoti reta parādība uz Zemes. Tas ir arī iemesls, kāpēc sala turpina augt ļoti ilgu laiku. Kamēr daudzas valstis jūru erozijas dēļ pamazām izzūd, Islande turpina veidot jaunu zemi. Jaunu zemi no uguns, kas nāk no planētas dzīlēm. Neskatoties uz to, ja padomā, Zeme patiesībā ir ļoti sena. Tiek lēsts, ka mūsu planētas vecums ir vairāk nekā 4 miljardi gadu, taču salīdzinot ar to, Islande ir gluži kā tikko dzimusi pasaules daļa. No ģeologu skatpunkta šī valsts vēl ir ļoti jauna. Saskaņā ar Islandes meteoroloģijas biroja un ģeologu pētījumiem senākie ieži Islandē atrodas rietumu fjordos un austrumu fjordos. To vecums ir aptuveni tikai 16 līdz 18 miljoni gadu. Mums tas varētu šķist ļoti ilgs laiks, bet Zemes vēsturē tas gandrīz ir kā vakardiena. Lai tev būtu priekšstats, daudzās kontinentālās Eiropas daļās ieži ir vairāk nekā 500 miljonus gadu veci. Tas nozīmē, ka atšķirība ar Islandi ir milzīga. Un jo vairāk tu dodies uz valsts dienvidiem, jo jaunāka kļūst Zeme. Rigdeneses pussalā daudzās sauszemes daļas ir izveidojušās tikai pēdējo 3 līdz 7 miljonu gadu laikā. Ģeoloģijas pasaulē tas joprojām ir ļoti jauns vecums. Tas nozīmē, ka daba šajā valstī vēl nav pabeigusi savu darbu. Līdz pat šai dienai vulkāni turpina to mainīt. Viens no labākajiem piemēriem tam ir mazā Surcejas sala. 1963. gadā šajā Atlantijas okeāna daļā nebija nekādas salas. Tur bija tikai jūra.
Pēc tam okeāna dzelmē sāka izvirst vulkāns. Lēnām lava pacēlās no dziļumiem. Tā atdzisa, sajaucoties ar jūras ūdeni. Un tikai dažu gadu laikā piedzima jauna sala. Tā it kā jauns pasaules gabals pēkšņi parādījās no jūras. Tā kā zinātnieki precīzi zināja, kad izveidojās Surtsē, viņi padarīja to par ļoti svarīgu dabas laboratoriju. Parastiem cilvēkiem šeit ieeja ir stingri aizliegta. Tas tika darīts, lai netraucētu dabisko dzīvības attīstību. Gadu gaitā putni pamazām sāka ierasties. Pēc tam vējš atnesa augu sēklas. Pakāpeniski vairojās arī zāle, sūnas, kukaiņi un cita dzīvība. Tādējādi zinātnieki redzēja, kā vietā, kur agrāk bija tikai kails, iezis un lava, sāk veidoties ekosistēma. Šī ir viena no retajām vietām pasaulē, kur gandrīz no pašas pirmās dienas ir izdevies novērot veselas ekosistēmas veidošanos. Taču Islandes jaunībai ir arī sava cena. Kad zeme vēl ir jauna, tas nozīmē, ka plaisas zem tās vēl ir svaigas. Magmas kustība ir daudz aktīvāka. Vulkānu izvirdumi notiek biežāk, un arī spēcīgas zemestrīces notiek biežāk. Saskaņā ar Islandes meteoroloģijas biroja datiem, visā valstī ir aptuveni 30 aktīvas vulkāniskās sistēmas. Precīzu skaitu nav viegli noteikt. Ir tādas vulkāniskās sistēmas, kurās ir tikai viens liels vulkāns. Taču ir arī ļoti garas pazemes plaisu rindas, kas var izraisīt izvirdumus dažādās vietās. Daži no tiem ir bijuši klusi simtiem gadu pirms atkal pamostas. Tāpēc, atkarībā no tā, kā ģeologi skaita, galveno aktīvo vulkānisko sistēmu skaits var būt no 28 līdz 33. Pēdējo 10 000 gadu laikā Islandē ir izvirduši vairāk nekā 100 vulkāni. Tas ir viens no augstākajiem rādītājiem visā Eiropā. Un pateicoties valsts unikālajai atrašanās vietai, gandrīz visi vulkānu izvirdumu veidi var notikt šeit. Šeit var redzēt vulkānus, kas lēnām izdala šķidru lavu, kas plūst vairākus kilometrus tālu. Ir arī vulkāni, kas pēkšņi uzsprāgst un izmet milzīgus pelnu mākoņus gaisā. Ir arī izvirdumi, kas notiek tieši garās plaisās zemē, nevis tikai vienā kalnā. Ir arī lielas kalderas, kas veidojas pēc tam, kad zem zemes ir iztukšots ļoti daudz magmas. Vienkārši sakot, Islanda ir kā milzīga mācību vide zinātniekiem, kuri vēlas pētīt gandrīz visus vulkānu veidus pasaulē. Taču neskatoties uz visiem šiem draudiem, lielākā daļa Islandes iedzīvotāju joprojām dzīvo šeit. Bet kāpēc? Jo klimats visā valstī nav vienāds. Islandes centrālā daļa gandrīz pilnībā sastāv no kalniem, lavas laukiem, ledus un plašām vulkāniskām tuksnešiem. Šī vieta gandrīz visu gadu ir ļoti augsta. Šeit dzīvo tikai nedaudzi cilvēki. Savukārt piekrastēs apstākļi ir labāki, īpaši valsts dienvidrietumu daļā. Tāpēc palīdz golfa straume, silta okeāna straume Atlantijas okeānā. Tāpēc daudzas ostas ziemā gandrīz nesasalst un zvejot Islandes apkārtnes okeānos ir vieglāk. Un tā kā zivju ir daudz, īpaši mencu, šeit sāk attīstīties daudz kopienas. Pieaugot iedzīvotāju skaitam, auga arī pilsētas. Parādījās vairāk ceļu, vairāk māju, vairāk slimnīcu, vairāk skolu, un galu galā tas kļuva par visas valsts ekonomikas centru. Pašlaik liela daļa Islandes iedzīvotāju dzīvo netālu no Reikjavīkas un tās apkārtējiem rajoniem. Šeit arī atrodas lielākā daļa valsts svarīgās infrastruktūras, taču daba Islandai nav dāvājusi tikai zivis. Viņi arī iemācījās izmantot siltumu, kas nāk tieši no zemes dzīlēm. Tā vietā, lai paļautos uz oglēm vai lielu daudzumu fosilā kurināmā, Islanda izmanto ģeotermālo enerģiju. Saskaņā ar oficiālajiem Islandes datiem, vairāk nekā 85% māju valstī tiek apsildītas ar ģeotermālo ūdeni. No zemes dzīlēm ļoti karsto ūdeni paceļ augšā, izmantojot dziļas akas. Pēc tam šo ūdeni nosūta uz mājām, ēkām, peldbaseiniem un pat uz dažiem ceļiem, lai ziemā izkausētu ledu. Vienkārši sakot, tas pats karstums, kas var izraisīt postošu vulkāna izvirdumu, nodrošina arī komfortu un tīru enerģiju miljoniem cilvēku. Taču pilsētām augot un infrastruktūrai paplašinoties, palielinās arī risks, jo tagad daudz vairāk cilvēku dzīvo vietās, kur nākamais vulkāna izvirdums varētu trāpīt. Un vēl satraucošāk ir tas, ka šis nav risks, kas varētu notikt tikai pēc dažiem simtiem gadu. Saskaņā ar ģeologu teikto, ir pazīmes, ka zem Reikjaneses pussalas atkal notiek jaunas magmas kustības. Un šī stāsta nākamā nodaļa sāksies nevis tālā nākotnē, bet tieši zem cilvēku kājām. Daudz gadu garumā Reikjaneses pussala šķita mierīga.
Zemestrīces joprojām notika laiku pa laikam, taču nebija nekādu pazīmju, ka tuvojas lielas pārmaiņas. Līdz 2019. gada beigām pēkšņi sāka pieaugt zemestrīču skaits ap Fagradalsfjatu. Sākumā tikai dažas no tām bija jūtamas, bet nedēļā mejot gandrīz katru dienu bija jauna zemestrīce, un tās pakāpeniski kļuva spēcīgākas. Saskaņā ar Islandes meteoroloģijas biroja datiem līdz 2021. gada sākumam vienā reģionā dažu nedēļu laikā tika reģistrētas vairāk nekā 40,000 zemestrīču. Šī nav parasta zemestrīce, tā nav arī liela zemestrīce, kam sako pēcstrīces. To ģeologi sauc par seismisko baru. Šādā situācijā tūkstošiem mazu un vidēji stipru zemestrīču notiek pēc kārtas, bez vienas izteiktas galvenās zemestrīces. Parastiem cilvēkiem tas ir biedējoši piedzīvot, taču zinātniekiem tā ir ļoti svarīga brīdinājuma zīme. Kad šāda veida zemestrīču spiedz notiek Islandē, parasti zem zemes notiek lielas pārmaiņas. Daudzos gadījumos tas ir signāls, ka magma kustas. Bet kā tas notiek? Iedomājies zemes garozu kā biezu stiklu. Kamēr ļoti karstā magma turpina spiesties augšup no mantijas, tā meklē vājāko akmens daļu. Kad tā atrod nelielu plaisu, tā cenšas šo spraugu paplašināt. Kamēr plaisa kļūst lielāka, palielinās arī zemestrīču skaits, taču vulkāns vēl neizvirst. Tā vietā magma pakāpeniski iespiežas zemes garozā. Jo vairāk magmas iekļūst, jo lielāks kļūst spiediens. Kad akmeņi vairs nespēja izturēt šo spēku, tad notiek izvirdums. Tieši tas arī notika Islandē. 2021. gada martā pēc vairāku mēnešu ilgas zemestrīču sērijas Fagradalsfjall izveidojās gara plaisa zemē. Tā vietā, lai uzsprāgtu liels kalns, atvērās gara plaisa. No tās nepārtraukti plūda lava. Pēc zinātnieku teiktā, pirmā atvērtā plaisa sasniedz aptuveni 180 metru garumu. Visa ieleja izskatījās kā uguns upe. Daudz iedzīvotāji pirmo reizi savā dzīvē redzēja šāda veida izvirdumu. Pēc Islandes varas iestāžu teiktā, šis ir arī pirmais vulkāna izvirdums Reikjaneses pussalā. Pēc aptuveni 800 gadu klusuma, taču tas nebija beigas. Patiesībā tas bija tikai sākums. Kad izvirdums apstājās pēc gandrīz 6 mēnešiem, daudzi cilvēki cerēja, ka problēma ir beigusies, taču šis pieņēmums bija kļūdains. 2022. gadā atkal notika izvirdums. Pēc tam 2023. gadā atkal notika izvirdums. Laika gaitā ģeologi pamanīja, ka magma aktivitāte pārvietojas uz citu daļu Reikjaneses pussalā. Tā pamazām pārvietojās uz Svartsegņa apgabalu. Šeit situācija sāka kļūt nopietna. 2023. gada 10. novembrī, saskaņā ar Islandes civilās aizsardzības dienestu, gandrīz visa Grindavikas pilsēta tika evakuēta. Vairāk nekā 3700 iedzīvotāju bija spiesti pamest savas mājas. Nevis tāpēc, ka uzreiz būtu gaidāms izvirdums, bet gan tāpēc, ka zinātnieki konstatēja milzīgu magmas intrūziju, kas virzās tieši zem pilsētas. Vienkārši sakot, milzīgs magmas daudzums pārvietojas zemes dzīlēs, un jebkurā brīdī tas var atrast ceļu uz āru. Tikai dažas dienas pēc evakuācijas pašā Grindavikas pilsētā parādījās daudzas plaisas. Dažas mājas tika bojātas, uz ceļiem izveidojās dziļas plaisas. Tika bojāts arī dažas ūdens caurules un cita svarīga infrastruktūra. Saskaņā ar Reuters un Islandes varas iestādēm šī ir viena no lielākajām dabas katastrofām, ko Islande piedzīvojusi pēdējo daudzu desmitgažu laikā. Līdz pat šim brīdim Grindaviku joprojām dzīvo tikai nedaudzi pastāvīgie iedzīvotāji, jo joprojām pastāv augsts jaunas izvirduma risks. Taču ģeologiem daudz svarīgāk ir viena lieta, ko viņi ir pamanījuši. Nav vienkārši pamodies tikai viens vulkāns. Viņuprāt, ir atsācies ļoti garš ģeoloģiskais cikls, kas pēdējo reizi notika vikingu laikos. Un šeit vēsture kļūst ārkārtīgi svarīga. Kad skandināvu ieceļotāji pirmo reizi ieradās Islandē 874. gadā, viņi cītīgi pierakstīja svarīgus notikumus. Viņu senajos pierakstos un sāgās ir stāsti par uguni, kas izlaužās no jūras, un tumsu pat pusdienlaikā. Daudzu gadsimtu garumā daži uzskatīja, ka tās ir tikai leģendas. Taču, kad mūsdienu ģeologi izpētīja senos lavas plūsmu, vulkānisko pelnu slāņus un nogulumus ap Reikjanesu, viņi pamanīja, ka daudzas detaļas sakrīt ar to, ko bija pierakstījuši vikingi. Islandes ģeoloģijas dienesta un citu pētniecības institūciju pētījumi parādīja, ka laikā no 1210 līdz 1240 gadam Reikjanesā notika vairāki lieli izvirdumi. Šo periodu tagad sauc par Reikjaneses ugunīm.
Toreiz nenotika tikai viens izvirdums, tie bija vairāki izvirdumi pēc kārtas, kas ilga vairākas desmitgades. Tāpēc tika iznīcinātas plašas ganības, zemniekiem radās grūtības, daudzi mājlopi gāja bojā pelnu un pārtikas trūkuma dēļ. Tas bija liels izaicinājums pirmajiem Islandes iedzīvotājiem. Taču šie seni notikumi kļuva vēl svarīgāki, tad zinātnieki sāka pētīt zemes dziļāko vēsturi. Zem Islandes ezeriem un augstnes slāņiem ir plānas vulkānisko pelnu kārtas. Parastam cilvēkam tās izskatās kā vienkārši pelni, taču laboratorijā katram slānim ir savs ķīmiskais sastāvs. Katram slānim ir atšķirīgs silīcija, dzelzs, magnija, kalcija un citu minerālu daudzums, gluži kā katra vulkāna pirkstu nospiedums. Analizējot šos pelnu slāņus un izmantojot radioglekļa datēšanu augstnēs virs un zem tiem, zinātnieki var precīzi noteikt, kad notika senie izvirdumi. Saskaņā ar Islandes ģeoloģiskās izpētes dienesta 2020. gada marta pētījumu viņi ir noteikuši, ka šī nav pirmā reize, kad Reikjaneses pussala ir pamodusies. Pēdējo 4000 gadu laikā ir bijuši vairāki ilgstoši intensīvas vulkāniskās aktivitātes periodi. Katrs cikls ilgst vairākus simtus gadu, pēc tam aktivitāte atkal samazinās. Un pēc aptuveni 800 līdz 1000 gadiem sākas jauns cikls. Šī ir iemesls, kāpēc ģeologi šobrīd nopietni pēta pašreizējo situāciju. Nevis tāpēc, ka viņi precīzi zina, kas notiks tālāk, bet gan tāpēc, ka notikumi, ko viņi redz šobrīd, gandrīz pilnībā atbilst tiem modeļiem, kas notika agrāk. Un ja viņa interpretācija ir pareiza, tas iespējams nav tikai īslaicīgs izvirduma periods. Tas varētu būt jauna aktivitātes posma sākums, kas iespējams turpināsies ļoti ilgu laiku. Vikingu laikos, kad zeme atvērās un izlauzās uguns, viņi gandrīz neko nevarēja darīt, izņemot izvairīties, lūgties un mēģināt izdzīvot. Taču mūsdienu Islande ir pavisam citāda. Viņiem tagad ir satelīti, GPS stacijas, zemestrīču sensori un zinātnieki, kas gandrīz reāla laikā uzrauga zemes kustības. Un ir inženieri, kas burtiski būvē sienas pret lavas plūsmu. Saskaņā ar Islandes meteoroloģijas biroju pirms dažas Reikjaneses daļas izvirda bija vietas, kur zeme pacēlās sakarā ar zem tās uzkrāto magmu. To nav viegli pamanāms ar aci. Taču ar GPS un satelīta radara palīdzību zinātnieki var redzēt, kura zemes daļa uzpūšas, grimst vai kustas. Kad zeme pēkšņi paceļās, tas nozīmē, ka apakšā uzkrājas spiediens. Tas ir kā balons, kuru pamazām piepilda ar gaisu. Kamēr zem zemes krājas arvien vairāk magmas, tā spiež zemi uz augšu. Ja tam vēl pievienojas tūkstošiem mazu zemestrīču, aina kļūst vēl skaidrāka. Geologi var redzēt, kur magma pārvietojas, cik dziļi tā atrodas, cik liela tā ir un vai pastāv iespēja, ka tā sasniegs virsmu. Tas nenozīmē, ka viņi precīzi zina izvirduma laiku. Neviens zinātnieks nevar precīzi pateikt, kurā minūtē zeme atvērsies, taču viņi spēja pamanīt brīdinājuma pazīmes. Un Islandē katra stunda agrīna brīdinājuma ir ļoti svarīga, jo, kad lava sāk plūst, to vairs nevar vienkārši apturēt. Tas nav kā plūdi, kas var ātri atkāpties. Tas arī nav kā ugunsgrēks, ko var nodzēst ar ūdeni. Lava ir izkusis akmens, ārkārtīgi karsts un smags. Un, ja tā turpina plūst, tā spēj pārklāt ceļus, iznīcināt caurules, aprīt zemi un pārraut ceļu uz kādu pilsētu. Tāpēc Islandes stratēģija nav tikai paredzēt, kad izvirdīs vulkāns. Vēl svarīgāk ir noskaidrot, kur plūdīs lava, kad tā izkļūs ārā. Te iesaistās inženieri. Viņi izmanto datoru modeļus, lai pētītu zemes reljefu. Viņi skatās, kur reljefs iet lejup, kur lava varētu plūst, kur tā varētu palēnināties un kur vajadzētu izvietot barjeras, lai novirzītu to prom no mājām, ceļiem, elektrostacijām vai ūdensvadiem. Saskaņā ar Reuters un Islandes varas iestādēm, pēc tam, kad Grindavīkas iedzīvotāji evakuējās 2023. gada novembrī, aizsargbarjeru izbūve ap svarīgām vietām kļuva vēl nozīmīgāka. Šo sienu mērķis nav uzvarēt vulkānu. Ar lavu nav tik viegli. Patiesais mērķis ir vienkāršāks – to palēnināt, novirzīt un iegūt laiku. Pat ja tikai dažas stundas tiek iegūtas klāt, tas jau ir liels ieguvums. Var evakuēt cilvēkus, var pārvietot aprīkojumu, var slēgt bīstamos ceļus. Var aizsargāt elektrostaciju un karstā ūdens apgādi. Valstī, kas paļaujas uz ģeotermālo enerģiju, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Jo, ja tiek bojātas caurujvadi un elektrostacijas, ne tikai mājas tiek ietekmēta arī apkure.
Tiek ietekmēta elektrība, tiek ietekmēts ūdens, tiek ietekmēta visa kopiena, taču lava nav vienāda. Ir lava, kas ir bieza, lēna un ar raupju virsmu. Ir arī lava, kas ir plānāka, kustās gludāk un vieglāk plūst uz zemākām vietām. Saskaņā ar ASV ģeoloģijas dienestu USGS barjeras forma un leņķis ir ļoti svarīgi lavas kustībai. Ja siena ir nepareizi novietota, lava var uzkrāties, pacelties un pārplūst pāri. Bet, ja leņķis ir pareizs, ir lielāka iespēja novirzīt lavas plūsmu uz drošāku vietu. Tas ir iemesls, kāpēc nepietiek vienkārši uzbērt zemi. Inženieriem ir jāzina plūsmas virziens, Viņiem ir jāzina ātrums, viņiem ir jāzina biezums. un viņiem ir jārīkojas pirms lava pilnībā sasniedz kritisko vietu. Reikenesā barjeras tika izveidotas izmantojot zemi, granti, akmeņus un materiālus no apkārtnes. Dažreiz, kamēr tās tika būvētas, lava jau bija pavisam tuvu. Tas nozīmē, ka brigādes strādā, zinot, ka jebkurā brīdī lavas plūsmas virziens var mainīties. Šis nav parasts būvniecības projekts, tā ir sacensība ar laiku. Un arī cīņa pret pašas zemes spēkiem. Taču pirmie eksperimenti parādīja, ka ir cerība, pat ja viņi nevar apturēt visu izvirdumu. Viņi spēja mainīt lavas plūsmu dažos gadījumos. Viņi spēja aizsargāt dažas infrastruktūras daļas, un viņi spēja dot cilvēkiem vairāk laika, lai izglābtos. Šeit mūsdienu Islande atšķirās no tās Islandes, kas bija vikingu laikos. Toreiz izvirdums tika uzskatīts par likteni. Kad lava nāca, cilvēki vienkārši bēga. Tagad to uzrauga no kosmosa. Tomēr ar sensoriem. Izmanto datoru modeļus un bloķē ar cilvēka radītām sienām. Bet neatkarīgi no tā, cik gudra ir tehnoloģija, joprojām ir skaidras robežas. Cilvēks nevar pavēlēt vulkānam apstāties. Neviena iekārta nevar apturēt tektonisko plākšņu atdalīšanos. Un nevienam inženierim nav pa spēkam to aizvērt. Dziļās plaisas zem Reikeneses. Vienīgais, ko viņi var darīt, ir apsteigt briesmas, nolasīt zemes kustības, sagatavot cilvēkus un novirzīt uguni pirms tā sasniedz pilsētas sirdi. Tāpēc, kamēr magma turpina kustēties zem Islandes, šīs valsts cīņa nav tikai par izdzīvošanu. Tas ir par to, cik tālu mūsdienu cilvēks spēj sacensties ar spēku, kas ir vecāks, spēcīgāks un dziļāks par jebkuru pilsētu, ko esam uzcēluši virs tā. Ar katru jaunu izvirdumu Islande iegūst jaunas zināšanas, un katru jauno mācību viņi nekavējoties izmanto nākamajam pārbaudījumam. Šis ir iemesls, kāpēc viņu lavas aizsardzības sistēmas ar katru gadu kļūst lielākas un labākas. Saskaņā ar Islandes varas iestādēm, pēc nākamā izvirduma Reikeneses pussalā, viņi sāka būvēt ļoti garas aizsardbarjeras ap svarīgākajām valsts vietām. Tas vairs nav vienkārši zemes uzbērums. Tas jau ir milzīgs inženiertehnisks projekts. Dažas barjeras ir vairākus kilometrus garas, citas ir gandrīz 24 metrus augstas. Tās ir tik lielas, ka bija nepieciešams atvērt jaunas karjeras, lai iegūtu pietiekami daudz akmeņu un grants būvniecībai. Arī izmantotie materiāli nav parasti. Lielākā daļa barjeru ir izgatavotas no blīva bazalta grants, jo tā ir izturīgāka pret lielu karstumu un lavas svaru. Ārpusē tiek likti lieli akmeņi, lai konstrukcija tik viegli nesabruktu. Rūpīgi tiek izvēlēta arī katras barjeras forma un leņķis. Tās mērķis nav tikai bloķēt. Svarīgāk ir kontrolēt lavas virzienu. Ja inženieri zina, kur dabīgi plūdīs izkusušais akmens, viņi var novirzīt to uz drošāku vietu. Tas ir līdzīgi kā novirzīt plūstošu plūdu ūdeni. Tu nevari to apturēt, bet vari novirzīt, lai tas neskar mājas. Tāds pats princips attiecas arī uz lavu. Viena no svarīgākajām vietām, ko aizsargā barjeras, ir Svartsengi ģeotermālā elektrostacija. Šī iekārta ir ļoti svarīga Islandei. No šejienes nāk liela daļa ģeotermālās enerģijas un karstā ūdens, ko izmanto daudzas kopienas. Ja tā tiks bojāta, tas neietekmēs tikai vienu pilsētu. Iespējams tiks traucēta elektroapgāde, apkures sistēmas un karstā ūdens piegāde plašā teritorijā. Tāpēc valdībai ir liela prioritāte to aizsargāt. Taču, lai cik lieli būtu barjeras, visu teritoriju pilnībā slēgt nevar. Joprojām ir jābūt ceļiem, transporta līdzekļiem, ir cauruļvadi, kuriem jāiet cauri, ir neatliekamās palīdzības transporta līdzekļi, kuriem jebkurā laikā jāspēj iekļūt teritorijā. Tāpēc dažās barjeras vietās ir īpaši atvērumi. Parastās dienās tie ir atvērti. Taču, pēc Islandes civilās aizsardzības dienesta teiktā, ir sagatavotas iekārtas, lai šos atvērumus varētu ātri aizvērt, ja draud vulkāna izvirdums. Tikai dažu stundu laikā visa aizsardzība var tikt pārveidot atkarībā no situācijas. Darbs nebeidzas arī tad, kad izvirdums apstājas.
Patiesībā tieši tad sākas jauna analīze. Zinātnieki atjaunina savus datoru modeļus. Viņi noskaidro, kur lava ir plūdusi, kur barjera bija efektīva, kur to vajadzēja paaugstināt. Un kur jāizveido jauna aizsardzība, pēc tam viss process tiek atkārtots no jauna. Kad notiek jauns izvirdums, atkal notiek jauna analīze, jauna būvniecība. Jauna pielāgošana – tā ir nepārtraukta cīņa, kas var ilgt ļoti ilgu laiku. Labā ziņa ir tāda, ka pēc Islandes varas iestāžu ziņojumiem daudzi viņa prognozēšanas modeļi ir bijuši efektīvi. Dažos gadījumos datoru simulācijas gandrīz pilnībā sakritā ar patieso lavas plūsmas ceļu. Pateicoties tam, viņi varēja ātrāk pieņemt lēmumus par to, kur nosūtīt smago tehniku un kuru barjeru vajadzētu paaugstināt. Bet pat ar vismodernākajām tehnoloģijām ir gadījumi, kad jums joprojām ir jāizvēlas. Ne visu var izglābt. Viens no skaidriem piemēriem tam ir Zilā lagūna. Tā ir viena no slavenākajām turistu vietām Islandē. 2024. gada beigās notikušo izvirdumu laikā lava sasniedza dažas tās apkārtnes daļas. Dažas vietas tika upurētas, lai varētu izglābt svarīgāku infrastruktūru. Saskaņā ar Reuters un Islandes varas iestādēm galvenais jauno barjeru mērķis ir aizsargāt ģeotermālo elektrostaciju un galvenās ēkas. Stāvīta nav prioritāte. Ir vieglāk aizvietot automašīnas nekā zaudēt ģeotermālo staciju, kas nodrošina enerģiju ļoti daudziem cilvēkiem. Tas parāda, ka katastrofas laikā ir jāpieņem grūti lēmumi. Ne visu īpašumu var izglābt. Taču ir viena problēma, ko pat visaugstākā aizsarga barjera nespēja apturēt. Kad jauna plaisa atveras tieši zem pilsētas, tā ir vislielākā visu aizsardzības pasākumu ierobežojuma. Ja magma tieši paceļās zem mājām un ceļiem, vairs nav nevienas barjeras, kas to varētu apturēt. Šī iemesla dēļ Islande neaprobežojas tikai ar sienu būvniecību savos sagatavošanās pasākumos. Viņi arī pastāvīgi uzlabo visu savu infrastruktūru. Viņiem ir plāni pārvietot dažas elektropārvades līnijas uz drošākām vietām. Ir arī cauruļvadi, kas aprakti cietajos iežos. Ir galvenie ceļi, kas ir pārprojektēti, lai izvirduma gadījumā būtu vieglāk izveidot alternatīvus maršrutus. Attīstoties tehnoloģijām, pētnieki izmanto arī mākslīgo intelektu, lai ātrāk atrastu alternatīvas. Attīstoties tehnoloģijām, pētnieki jau izmanto mākslīgo intelektu. Šie ir milzīgi datu apjomi no satelītiem, GPS stacijām, seismiskajiem sensoriem, un lielākais ierobežojums ir tas, ka pat ar visu šo informāciju nevar precīzi paredzēt nākamo izvirdumu. Taču tas palīdz ātrāk pamanīt izvirduma pazīmes. Taču tas palīdz ātrāk pamanīt modeļus, kurus cilvēks varētu nepamanīt. Tā kā Islandē bieži notiek izvirdumi, daudzas valstis meklē alternatīvas. Saskaņā ar vulkanologu un katastrofu ekspertu teikto, vēsturē reti gadās, ka mūsdienīga valsts ir spiesta dzīvot pastāvīgas vulkāna krīzes apstākļos, vienlaikus turpinot darbināt savu ekonomiku un pilsētas. Ja Islandes pasākumi būs veiksmīgi, tā varētu kļūt par paraugu citām valstīm ar aktīviem vulkāniem nākotnē. Taču galu galā viena patiesība ir skaidra. Cilvēks nekad nevarēs apturēt zemes kustību. Mēs nevaram apturēt tektoniskās plātnes. Mēs nevaram pavēlēt magmai apstāties. Vienīgais, ko mēs varam darīt, ir pētīt dabu, saprast tās brīdinājumus un izmantot zinātni, lai samazinātu postījumus. Tūkstošiem gadu Islanda ir veidojusi uguns, kas nāk no planētas dzīlēm, un izskatās, ka tas tuvākajā laikā nebeigsies. Turpinoties jauniem rēķinis vulkāniskajam ciklam, Islande saskarsies ar izaicinājumu, kas var ilgt ne tikai dažus gadus, bet arī daudzus gadu desmitus. Hindi lang ng ilang taon, kundi ng maraming. Šis nav vienkārši stāsts par vulkānu. Šis ir stāsts par valsti, kas cenšas sadzīvot ar vienu no visspēcīgākajiem dabas spēkiem. Un ar katru jaunu zemes izvirdumu tiek atkal un atkal pierādīts viens fakts. Cilvēks iespējams nevar kontrolēt zemi, taču ar zinātnes sagatavošanās un pareizu lēmumu palīdzību mēs varam izglābt vairāk dzīvību, kamēr pasaule, kurā dzīvojam, turpina kustēties.